Nākamās sacensības Jelgavas sledsports skolas audzekņiem daislidošana ir Latvijas nacionālais čempionāts, kur tiek izspēlēts godalgas dažādas kategorijas, gan senioriem, gan junioriem, gan novice klases grupām. Un Jelgavu pārstāvis 7 sportisti. Mūsu mazākie audzēkņi Patricija Ludvigo un Anastasija Švarjova. Kā arī tajā paša kategorijā bišku vecāka Darja Ordināte piedalīsies. Sintie Vintere un Alina Feodorova piedalīsies junioras klases meitenes. Un Diana Nikičina tāda klasa kā Advanced Novice meitenes. Priekš Alīnas tas ir svarīgi, lai kvalificēties nākamajiem vissvarīgākajiem sezonas starptautiskajiem mačiem. Galvenais mūsu mērķis ir, protams, Olimpiskas spēles Sočos. Lai to panākt, mums jākvalificējas uz pasaules pieaugušu čempionātu. Tāpēc svarīgi ir arī startēt vietējas sacensības, tā lai mēs būtu labāki. Uz Sočiem vēl jākvalificējas, uz Sočiem tiek labāki 24 no pieaugušu pasaules čempionāta. Tātad šosezonu pasaules čempionāts notiks marta mēnesī Kanādas Londona. Pilsēta saucas Londona. Tas ir Kanādas Londona. Вперед, проходи по касательности. Labi, malāc! Пробуй именно пройти туда вперед. Опустись. Šeit. Tad tev jāiziet līdz labai kai, un tad tu pāriesi uz labo kai, un tad tu varēsi to otro lecienu mierīgi izpildīt. Ja? Alina, хорошо, молодец! Tā, tagad ir uzdevums 3x6 stulps. Gandrīz veiksmīgi ar nelielu kļūdu uz izbraucienu, bet principā viss ir kārtībā. Диан, смотри, вот здесь зажимаешься на выходе в прыжок, вот здесь ноги зажаты, чуть развернуть, ты пройдешь и прыгнешь нормально, поднимешься. Uz 2x akseli var pāriet, ja? Tagad trenējam pie Romāna aiziet. Sagatavoties, mierīgi noturēt visas pozīcijas un tā tālāk, ja? Vienu sarežģīt, otro sarežģīt, un tad būs labi. Dzīvoju es Rīgā un mācos arī, bet katru dienu braukāju uz šejieni. Te man ir divi treniņi uz ledus dienā, un vai nu sausais, vai nu horeogrāfija. Pēdējās sacensībās mums bija Dortmunds, Vācija, un man nekas neizsanāca gandrīz. Es neuztaisīju griezienu, un slikti izlicu savus lecienus. Bet otrajā dienā es no rīta pat pieceļos un teicu mammai, ka es šodien būšu pirmā, un man tā arī sanāca. Diana mācās 6. vidusskolā. Treniņi mums notiek 2 reizes dienā ledus treniņi, horeogrāfija un 3 reizes nedēļā vēl sausie treniņi. Bija olimpiskā čempione Juna Kim. Viņa kādus gadus pēc olimpiādas neslidoja, un pirmo reizi uz šitām sacensībām viņa izgāja uz ledus. Viņa parādīja ļoti labu slidojumu. Es nezinu, liekas, ar viņu neviens nevar konkurēt. Bija arī mana līmenī daislidotāji, bija arī sliktāk. Man bišķi neizdevās izdarīt to, ko es gribēju. No lecieniem man ir visgrūtākais Rydbergers. Tas man ir ļoti grūti. Kas tev patīk vislabāk? Vislabāk man patīk tulps un akselis. Sākam mēs no 4 gadiem, un tagad viņai jau 12 gadi. Un tā katru dienu. Šogad man taisīja programmu pasaules vicečempions Maksims Trenkovs no Krievijas.
Īsā programma man ir meistars un Margarita, bet izvēles programma man ir Šerburgie lietu sargi. Patīk pati skola, atmosfēra, labs treneru sastāvs. Mediķi mums arī ļoti labi, tik tiešām ļoti laba skola, un mēs esam priecīgi, ka mēs pieņēmām pareizo lēmumu, kā atnācām šeit.